Pārstāvis Igors Graužs. Šobrīd rūpnīca sākusi komplektēt 20 autobusus Ambassador, kurus paredzēts realizēt Baltijas valstu tirgu. Ja šie autobusi tiks veiksmīgi pārdot līdz gada beigām, uzņēmums varētu saražot vēl 50 līdz 60 šādu tipu autobusu. Tāpat ražotne plāno sākt montēt aptuveni 60 vācu kompānijas MAN autobusus, kurus paredzēti Krievijas galvaspilsētas Maskavas vajadzībām. Biznesa ziņas sadarbībā ar SEB banku. Jā, labrīt visiem vēlreiz. Marta sākumā sabiedrība pāršāca vēsts, ka bijušais Latvijas bankas prezidents, ekspremjers Jaunā laika dibinātājs, nodibinājis jaunu biedrību Latvijas attīstībai un neizslēdz iespēju arī, ka šī biedrība nākotnē iespējams varētu pārtapt arī par politisko partiju. Mūsu šī rīta viesis Enārs Repšs, labrīt! Labrīt! Tieši pirms 10 gadiem jūs dibinājāt jaunu partiju, Jaunais laiks, diezgan spožiem panākumiem. Tagad tā ir pārtapusi par vienotību, bijāt premjeras partijas vadītājs, bet acīm redzot, kaut kas līdz galam tomēr tajā brīdī neizdevās. Kādēļ tas notika un kāds tad ir šis mēģinājums? Laiki arī bija citi. Un nav jau tā, ka nekas nav padarīts. Gal galā vienotība, kurā ir galvenokārt apvienojušies jaunā laika cilvēki dažādās formās. Šodien ir vadošs politisks spēks, un arī daudz, kas tolaik iesaistījās politikā pēc mana aicinājuma, arī šodien ir vadošos amatos, faktiski pirmajos amatos valstī. Tāpēc es domāju, ka tas sākums ļoti daudz ko ir izdarījis un vēl turpina darīt. Bet nav tā, ka šodien mums galīgi nebūtu nekāda problēma. Un tās problēmas šodien galvenokārt saistās ar mūsu ekonomikas plānumu un attīstības perspektīvu trūkumu. Un to visu saliekot kopā ar to, ka cilvēki faktiski, neusticoties nākotnē Latvijā, izbrauc. Mēs esam palikuši pāri tikai 2 miljoni, novecojam, vecuma struktūra ir ļoti nelabvēlīga. Tas liek tomēr dažus trauksmes zvanus zvanīt. Ir steidzami jādomā, kā situāciju labot. Un te galvenie varbūt atslēgas vārdi varētu būt kapitāla piesaiste, nacionāla kapitāla izmantošana, ieguldījumi jaunu konkurētspējīgu produktu izstrādē. Protams, ka tāda izglītībā, jo mums jādomā 15, 20 gadu uz priekšu, tad, kad tie, kas šodien sāk mācīties bērndārzā, ražošu mūsu koproduktu. Un tam līdzīgi. Es saprotu, idejas ir daudz, un par tām arī varētu daudz runāt, bet jums jau pēc būtības bija iespēja. Jūs bijāt premjers, partijas vadītājs, kas tagad ir vadībā. Jūsu tagad šie biedrības doma biedri, pēc būtības arī ir tie, kas, zināmā mērā savulaik arī bija vadoši Jaunā laika var vienotības pārstāvi, savulaik pat par pelēkajiem kardināliem Jaunajā laikā dēvētie Dans Tītavs, Edgars Jaunups. Kādēļ tad veidojat kaut ko jaunu, ja pēc būtības jums visas iespējas kaut ko izdarīt bija jau toreiz? No vienas puses iespējas bija, no otras puses toreiz tas klimats bija būtiski citādāks. Augstu vērtējot to, ko dara Valdis Dombrovskis, es tomēr saku, ka viņam šodien ir būtiski vieglāk. Nav politikā tā... Bet jūs esat biedrs, pievienoties. Jā, es runāju par to, kas varbūt izdevās un neizdevās tajā laikā. Tajā laikā tomēr... Es nesaku, ka mana valdība nebija bez savām kļūdām un ka es neveicu kaut kādas kļūdas. Es nenoliedzami kļūdījos. Jācer tikai, ka esmu no tā mācījies. Bet mēs toreiz strādājām faktiski ļoti naidīgā koalīcijā, un manas valdības krišanas galvenais iemesls bija tas, ka aizmuguriski faktiski tika izveidota cita koalīcija, kas bija skaidri pret Jauno laiku un mūsu valdību. Bet tajā laikā mēs sākām tādas lietas kā taupības politika budžetā, kas, ja tiktu turpināta un ja nākamie premjerministri nebūtu to pagriezuši pilnīgi pretējā virzienā, tad mums krīze būtu bijusi daudz vieglāka. Mēs toreiz sākām ļoti nopietnas reformas veselības aprūpē, mēs sākām reformas izglītībā, kuras būtu bijis labi turpināt. Ušakova kungs vakar, komentējot jūsu šo iespējamo politisko atgriešanos, ir minējis to, ka pirms daudziem gadiem Repšs kungs ienāca politikā, lai cīnītos ar Tautas partiju. Izskatās, ka tagad viņam nāks atgriezties politikā, lai cīnītos ar Tautas partiju numur 2, par ko ir kļuvusi vienotība. Kā jūs šādu
komentāri? Ušakova kunga politiskā gudrība vispār, šī ilūzija pa viņa politisko gudrību mazliet ir sašķobījusies referendumu kontekstā, kas, manuprāt, bija ļoti liela kļūda no viņa personiski un no Saskaņas centra puses. Bet nekāda salīdzinājuma vienotībai ar Tautas partiju, piedodiet, tās ir tur, lai politologi un vēsturnieki skatās, bet tie ir pat pēc savas ģenēzes pavisam citi veidojumi. Un šobrīd man nav jācīnās ne pret vienu, es pat taisni otrādi esmu nācis ar tādu uzstādījumu, ka mums ir jāaizmirst visi konflikti, tā skaitā etniskie, politiskie. Mums ir jāapvieno spēki un idejas, lai mēs varētu patiešām nodrošināt valsts attīstību. Kontekstā ar iepriekšējo runāšanu par Saskaņas centru atsevišķi politikas vērotāji min, ka tieši šis biedrības un projekts varētu nākotnē pirms pašvaldību vēlēšanām pārtapt partijā un veidot konkurenci uz Rīgas domas vēlēšanām Saskaņas centram, jo šī nacionālā politika, kas ir vienotībai diezgan stingri nacionāli, jūsu organizācijai varētu būt mērenāka un vēlētos piesaistīt arī iespējams krievvalodīgo vēlētāju un konkurēt gan ar Saskaņas centru, gan ar Amerika partiju jaundibināmo. Mums nav ambīcija konkurēt ar Saskaņas centru pašvaldību vēlēšanās. Bet vai jūs startēsiet pašvaldību vēlēšanās kā partija? Nav mums šobrīd tāda ambīcija. Es domāju, ka nē. Tādā gadījumā, teiksim, varbūt nākamajās Saeimas vēlēšanās? Tā cita lieta, jā. Tur mēs visticamāk startēsim, un līdz tam brīdim pacentīsimies sagatavot ļoti nopietni piedāvājumu, kas būtu izstrādāts, arī speciālisti izvērtēts, un negaidīsim jau arī tikai vēlēšanas. Būtībā mēs ik katru brīdi nāksim pie patreizējām organizācijām, politiķiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, lai mēģinātu savas idejas īstenot. Un ja būs tā, kā Dzintars Zaķis teica savā, manuprāt, ļoti tādā labā reakcijā uz mūsu biedrības nodibināšanu, ka pats fakts, ka biedrība ir dibināta un strādā, liks varbūt arī patreizējām partijām paskatīties, varbūt kaut kur kaut kas palicis neizdarīts un kaut kur kāds mājas darbs. Un rezultātā mēs cerams uzlabosim jau vispārējo klimatu, pat vēl nemaz paši nestartējot vēlēšanās. Ceru, tiešām šajā gadījumā ceru uz sadarbību, ļoti konstruktīvu sadarbību un iesaistot uzņēmējus, sekmīgus uzņēmējus, kuri zina, kā attīstīt Latvijā konkurētspējīgu produktu un kuri varbūt var dot vislabākos padomus, kā to darīt. Kāpēc domājat pilnībā šķirties? Kāpēc man būtu pilnībā jāšķirās? Es esmu mierīgs biedrs. Ziniet, ja mans status sāks kādam traucēt, tad mēs kaut kā civilizēti to atrisināsim, bet es šobrīd nevēlos nostāties ne pret vienotību, ne pret kādu citu politisku spēku Latvijā. Es gribu nākt ar konstruktīviem priekšlikumiem. To mēs darīsim. Un mums būs vajadzīgi sabiedrotie. Sociologs Egers Freimanis vakardienas dienā tā diezgan skarbi nokomentējis jūsu pašreizējo biedrības dombiedru kopumu, norādot, ka tie vairāk esot kā ievainoti putni, kas neviens nesot lidotājs. Jūs minējāt par šo uzņēmēju piesaistīšanu Valērijas Belakoņs, Olavs Bērķis. Nav cilvēki ar to viskristāli tīrāko reputāciju. Kādēļ šie cilvēki? Uldis Mierkalns. Nē, es minēju dažus. Un sociologa Freimaņa izteikumu arī. Lai tie, kuriem varbūt tā reputācija ir kristāli tīra, runā. Katrā ziņā man šķiet, ka šie cilvēki ir ar ļoti laba reputācija. Un it īpaši laba reputācija viņiem veido tas, ka viņi ir spējuši sekmīgi, nevis izzogot valsti, ko es gribu ļoti uzsvērt, bet sekmīgi spējuši paši savām rokām izveidot sev šeit biznesu, kas ir konkurētspējīgs un pelnošs. Un viņiem, lai gan viņi varētu mierīgi dzīvot uz savu nopelnu lauriem, viņiem rūp Latvijas rītdiena. Viņi grib, lai šeit ir attīstīta demokrātiska, civilizēta valsts, un viņi ir gatavi piedalīties, viņi ir gatavi nākt talkā. Lai gan tas viņiem, protams, kā jau jūs paši redzat, vismaz sākumā sola tikai skepsi, uzbrukumus, komentārus. Bet viņi no tā nebaidās, viņi nāk un dara. Ja, tas pats, teiksim, Belakoņa kungs arī šobrīd finansē un atbalsta zinātni, kas ir pilnīgs mecenātismu projekts, viņam no tā ne tagad, ne nākotnē, jeb kāds profits varbūt tiek sagaidīts.
Bet jo vairāk būs šādi cilvēki, kas nevis stāv malā, nevis, teiksim, sūkstās un kritizē citus, bet ir gatavi nākt iekšā un strādāt, jo labāk. Pirms 10 gadiem nākot politikā, jūs aicinājāt cilvēkus ziedot naudu, norādot uz to, ka tādā veidā samazināsiet šo naudas ietekmi uz politiku. Tagad savienojaties ar diezgan turīgiem cilvēkiem, turklāt, kas jums arī ir aizdevuši tā tīri privāti naudu. Vai tas nenozīmē, ka ejat kādu biznesa interešu pavadā? Šie cilvēki, kas ir biedrības dibinātāji, kas faktiski mani draugi vai ļoti labi paziņas un viņu draugi, viņi nekad, es uzsveru, nekad nav izmantojuši jebkādu pazīšanos vai politisku ietekmi kādu sautīgu mērķu sasniegšanai. Es to varu apliecināt, jo iespējas it kā ir bijušas. Es tik tiešām esmu bijis viņu draugs dažādos laikos. Nekad. Ne par mazāko jautājumu, kas skartu viņus personiski vai viņu biznesu. Līdz ar to man ir tāda paļāvība, un tas ir klajā pretrunā, varbūt ar dažām citām vārdā nesauktām vēsturiskām politiskām partijām Latvijā, kas jau pašas ir bijušas biznesa, privatizācijas vai valsts apzakšanas projekti. Bet tagad naudu neprasīsiet cilvēki? Divreiz jau vienu un to pašu sauciet, kā gribat, kļūdu vai reklāmas triku, vai divreiz jau to nevar darīt. Un es arī esmu daudz ko pārdomājis, nenoliedzami. Tā es vairs nedaru un nedarīšu, un naudai vispār šobrīd manā dzīvē nav sevišķi liels lomas, it sevišķi ņemot vērā mans parādus. Jā, tas ir jautājums. Jūs runājat par Latvijas attīstību, bet jūsu paša finansiālais stāvoklis nav spīdošs. Pērnā gada deklarācija liecina par parādu saistībām turpat miljonus latu apmērā. Taisnība. No manis mācīties biznesu nevajag. Kāds tad jūs vadītājs? Tā cita lieta. Latvijas banka, ko es vadīju, tika izveidota un vadīta ļoti sekmīgi. Naudas reforma, pat neskatoties uz savā laikā ļoti izglītotiem ekonomistiem, kas bija ļoti skeptiski un ļoti noraidoši Latvijas rubļu ieviešanu. Es viņu viens pats faktiski izplānoju, kopā ar saviem kolēģiem īstenojām, un viņi bija ļoti veiksmīgi. Arī politikā, lai arī tur esmu pielaidis kļūdas, kuras varbūt otrais nepielaidīšu, bet nav tā, ka tā darbība bijusi pilnīgi neveiksmīga. Finanšu ministra amatā es biju amatā grūtākajā laikā, kad Latvijai nācās iziet no krīzes un risināt iepriekšējo valdību sastrādātie brīnumi. Arī tur varbūt to ir mazāk dzirdējuši Latvijā, bet starptautisko institūciju vidū ir ļoti labas atsauksmes par tieši finanšu ministrijas darbu. Tagad ir man savas stiprās puses, bet tas noteikti nav varbūt bizness. Tur es arī nekādu mācīties centīšos, ne arī man, acīm redzot, ir liktenis lēmis kādu citu lomu. Jūs jau vairāk kārt sarunā akcentējāt to, ka jūs arī savā darbības laikā esat pieļāvusi kaut kādas kļūdas. Kas, jūsuprāt, ir tās, varbūt, 3 pašas lielākās? Ar vivisekciju gan pats nenodarbošos. Man ir tiesības sevi neapsūdzēt. Bet tomēr tas ir pietiekams sāpīgs jautājums. Bet varbūt viena no kļūdām bija tā, ka es patiešām konsekventi nekoncentrējos uz vienu mērķi un negāju tad līdz galam. Es mēģināju cīnīties pārāk daudzās frontēs, un tas, protams, neizdevās. Noslēgumā varbūt arī pastāstiet, jūs esat nodibinājuma Mākslīgā intelekta fonds vadītājs un pētnieks. Kas tad notiks ar šo jomu tālāk? Turpinās savu darbu. Turpat labāk bez manis darbojas vēl 4 pētnieki, kas ir pamatā no Latvijas universitātes, gan maģistranti, gan doktoranti, gan doktori. Un tā kā Latvijas attīstība un Latvijas nākotne, manuprāt, ir nesaraujami saistīta tieši ar zinātni, ar izglītību, tad arī šī datorzinātņu joma mēs viņu atbalstīsim cik iespējams un turpināsim sekot un arī virzīt. Jūs gribat vēlreiz būt premjers? Es noteikti būtu gatavs uzņemties darbu, ja tāda situācija būtu un man to piedāvātu. Es nebaidītos no darba. Par to, vai tas būs tas pareizākais, kurā to, es domāju, rādīs nākotnē.
nav aktuāls jautājums. Mēs nedomājam šobrīd ne par amatiem, ne par kādām neskatām. Kā mēs domājam par to, kā idejas un kādā veidā panākt Latviju, kuras valsts nenoliedz. Interesantos